Daugava pie Oliņkalna un Sēlpils Pilskalna salām. Grezna vieta pilna ar mazajām saliņām, kas visas kādreiz bijušas Daugavas labā krasta un kreisā krasta augstākas vietas, bet pēc Bļaviņu Hes un ūdenskrātuves izbūves ielēja aplūda un pārvērta tās par salām. Viena no interesantākajām vietām ceļošanai ar laivām starp saliņām. Ir arī laivu nomas iespējas gan uz vienu, gan uz otru pilskalnu. Oliņkalns ir pilskalns aizkrauklis novada Klintainas pagastā. Uzskata, ka tur atradies Jersikai pakļautā Latgaļu Alenes, jeb Oliņas pilsnovada centrs. Viena no Latvijas pirmtautām. Oliņkalna pilskalns bija uzcelts Daugavas ielējas labajā stāvkrastā, jeb pretim Sēlpils pilskalna. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka pilskalns bija apdzīvots no 10. līdz 13. gadsimtam. Pēc 1211. gada tas nokļuva Zobenbrāļu ordeņa tiesā. Tomēr vēlāk zeme starp Daugavu un Aivieksti tika iekļauta Rīgas arhibiskupijas robežās. Oliņkalna pilskalna nocietinājumi vairs netika izmantoti. Tagad tur atrodas Oliņkalna estrāde ar ekskluzīvo iespēju vērot koncertu Daugavas vidū. Sēlpils, latīniski Castrum Selonum, ir sens sēļu pilskalns. Sēļi arī kādreizēja baltu tauta, Latvijas pirmtauta. Pilsētas vietā atsektas klēts paliekas ar ozolkoka mucu paliekām, kurās glabāti grauti. 12. un 13. gadsimta Sēlpils pilskalnu bieži izmantoja lietuviešu karapulki, lai patvērtos pirms Daugavas šķērsošanas. Sēlpili, kuru uzskatīja par Sēļu galveno pili, krustnešu karaspēks ielenca 1208. gadā. Pārspēka spiesti Sēļi padavās, ļāvās kristīties un pilī ielaida krustnešus. 1218. gadā pilī apmetas Sēlijas bīskaps Bernhards no Lipes. Pēc teritorijas nonākšanas Livonijas ordeņa varā uz Sēļu pilskalnu uzcelta lielā Livonijas ordeņa mūra pils, vāciski Zeļburg, kas 16. gadsimta pat kalpoja par vienu no divām Kurzemes un Zemgales hercoga galma rezidencēm, to, kura valsts Zemgales daļā. Vecselpils ir kādreizēja Sēlpils pils un Vecselpils muižas vieta. To var redzēt pāri lielākai salai, Oliņkalna salai. Lielā Ziemeļu kara laikā 1705. gadā Sēlpils pilī uzspridzināja. Pirmā pasaules kara laikā par Daugavu bija pirmā frontes līnija, un Vecselpils atradās kauju zonā. No 1922. līdz 1932. gadam Vecselpilī darbojas Raiņa kluba Sēlpils nodaļa. Pirms apludināšanas te atradās pārceltuva pār Daugavu. Pie Oliņkalna atradās Dūņulējas ciems un vecais Duņulējas krogs. Arī otrajā pusē atradās ciems Zvejnieki un Zvejnieku krogs pie Sēlpils drupām. Tagad abi pilskalni pārvērtās par lielākajām salām, bet abi ciemi un krogi zem ūdens.